Tā. Man liekas, ka es esmu atpakaļ. Es nedaudz aizķēros otrā telpā. Kā jūs ziniet, mēs laižam paralēli. Un tā galvenā doma, man īstenībā vajag patīk. Man vajag patīk parunāties, pastāstīt. Es ļoti ceru, ka tie cilvēki, kas arī otrā pusē klausās, kad arī viņiem ir noderīgi un viņiem patīk. Un tad es tā aizraujos un pastāstu par tālu un iedziļinos pārāk daudzos jautājumos. Un līdz ar to tā galvenā doma ir, man patīk gudri parunāt un cerams, ka jums arī patīk gudras lietas paklausīties. Es viennozīmīgi gribētu arī ar jums, teiksim tā, komentārus un vispārējais saņemt, kas jums patīk, kas jums nepatīk. Bet labi, tātad mans mērķis šodien ir tālāk pastāstīt par jums par AdWords. Tātad AdWords 2013. Gada padomu. Līdz ar to, ko es šobrīd izdarīšu un kas tad ir tas mans teiksim tā, man pasniegtā informācija. Tātad, ļaujiet man nošērot ar jums ekrānu. Tātad, AdWords 2013. Gada padomu. Domāju, ar ko sākt, bet patiesībā sākšu noteikti ar vienu lietu. Man gribās pārlielīties. Tātad līdz ar to šobrīd ir sekojošais, ko es varu pastāstīt par sevi un par AdWords. Pirmkārtām, es saskaitīju 6 gadi jau strādāts. Simtiem dienas. Tā kā AdWords laikam tiešām ir mana aizraušanās vienā vai otrā brīdī vai dzīves posmā vairāk vai mazāk. Bet jau 6 gadus es šo AdWords pasākumu pētījis un taisījis visādas kampaņas. Tā kā viennozīmīgi man ir ko teikt, un viennozīmīgi šobrīd pat ir tik daudz ko teikt, kad problēmas ir ar to, kad neteiksim varbūt tik daudz laika, bet atrast tos pareizās lietas, kas jums varētu būt interesanti. Bet es sākšu arī ar tādām pāris lietām. Es jums stāstīšu par AdWords, bet es stāstīšu par lietām arī ārpus AdWords. Atgriežoties pie šīs statistikas, šeit jūs redzēt, teiksim, kad ir par tādu kontu izveidot, kur ir 350,000 atslēgvārdu. Jūs pat redzēt, ka ceturksnī tas, ko es kopā ar saviem darbiniekiem menedžēju, ir $500,000 ASV priekš klientiem. Un es esmu saņēmis Google certificētu renderu statusu. Līdz ar to tas arī nozīmē, ka es esmu kaut kādā vienā vai otrā līmenī kvalificētāks vai kvalificēts, lai vispār runātu par šīm lietām. Un viennozīmīgi no Google puses būs pasākumi Latvijā, gan par to pašu AdWords, gan par citām lietām. Tā kā tas ir tas mans karogs, ko es nesu. Un līdz ar to man ir atkal tāds ritīgais priekš šogad ar jaunu jonu sāktās AdWords lietas. Bet sākam tad mēs ar kaut kādām tādām vispārīgām lietām. Ko es gribu visiem atgādināt? Visiem ļoti bieži ir jautājums. Google, kā Google skatās, kā Google domā un kas tad ir globālās lietas, lai mēs runātu par 2013. Gadu. Tātad numur 1, kas jums jāsaprot, ir Google psiholoģija, lai šitie te jautājumi, teiksim, nebūtu tik vienkārši tā kā no iesāsējiem. Tad jums ir jāsaprot, ka Google psiholoģija ir gala patērētājs. Ja jūs taisat sliktas reklāmas un reklamēties uz sliktiem atslēgvārdiem, tas nozīmē, ka jūs, rupi izsakoties, čakarējat Google meklētāju. Jūs iedomājaties, ja cilvēks meklē, piemēram, likumus, un viņam rādās reklāma varbūt par kaut kādām kancelēt precēm. It kā tos likumus daudz meklē, kāpēc, lai tur nepareklamētos? Bet savā ziņā tā ir nesaistoša reklāma. Google nav nesaistoša reklāma. Google ir tas, ka, ja jūs meklējat, piemēram, ātros kredītus, parādās ātrie kredīti. Ja jūs reklamēsiet patēriņa kredītus pie ātriem kredītiem, tad viennozīmīgi, kad jums būs zemāks kvalitātes rādītājs, un jūs arī dārgāk dabūsiet maksāt. Ja jūs reklamēsiet pie internetu veikaliem, internetu pieslēgumu, tieši tas pats, jums būs zemāk kvalitātes rādītājs un līdz ar to lielāka maksa par klikšķi. Tāpēc, kāpēc es to stāstu? Tāpēc, lai jūs saprast, ka Google affiliēti nav sliktie.
Galīgi nevienā brīdī. Jo bieži tāds uzskats par to, ka Google mēģina galināt afiliētus. Jā, tikai tas tā galvenā doma ir tāda, ka Google galina tos afiliētus, kurus slikti dara. Maldinoša informācija, izsādi cookie stuffing, nospiež back pogu un tur parādās kaut kāds error message un nelaiž ārā cilvēku, liek vēl aizpildīt kaut kādas kontaktformas. Un to afiliēti izmanto tās melnās metodas. Un tāpēc varbūt ir tāds iespējas par to, ka Google galina vienu vai otru to partneri. Bet galvenā doma ir tāda, ka, ja jūs esat kvalitatīvs, apskatieties uz to pašu, nezinu, Kompāro, Gudriem, kas ir Latvijā, arī pasaulē ir ļoti daudz tāda afiliēti, teiksim, kas ir tas top 10 reviews, ir arī Money Supermarket, kas ir Anglijā. Ja visi ir lielie afiliēti un viņi tērē, Latvijā nosauktie tērē 1000 un tie ārzemēs nosaukties 100 000 mēnesī uz mārketingu. Un Google viņiem nav ķēries klāt, jo viņi kvalitatīvi salīdzina, viņi nemanipulē ar datiem, viņi vienkārši kvalitatīvi izdara to savu darbu un viņiem nav tas nekvalitatīvs tas produkts. Līdz ar to tā ir tā numur 1 psiholoģija. Galvenais, lai gala patērētājiem ir kaut kas kvalitatīvs. Un ja jums būs kvalitatīvs, tad visdrīzāk, ka Google jūs negalinās no mums. Protams, šobrīd ātro kredītu jomā tur ir šādas lietas, par ko Google varētu arī neatļaut reklamēties. Bet, ja jūs esat salikuši iekšā privacy policy un sekojat līdzi AdWords.lv blogam, tad jums visam ir jābūt kārtībā, jo es zinu, kuriem ir problēmas, un es zinu, kuriem arī nav bijuši vispār problēmas ar to. Tagad pats galvenais atcerēties, ja jūs esat labais džekiņš vai labā džekinī, jums nekas nenotikties, un Google nenozīmīgi ir jūsu draugs, jo jūs uzlabojat internetu, un tas ir tas, kas ir Google. Tālāk šeit ir tāds izvilkts ārā no viena infografika, kurš interesanti pēc Google lūguma no interneta ir aizvākts. To ir uztaisījuši, ja nemaldos. Jā, tas ir WordStream. WordStream šito ir uztaisījuši, bet cik es skatījos, es paldies Dievam paspēju viņu saglabāt kā bildīt šo infografiku, bet principā Google valodu viņus aizvākt, jo tur bija īsti nav saprotams iemesls, vai bija maldinoši dati, bet katrā gadījumā izskatās diezgan liela patiesība. Uz ko jūs gribat pievērst uzmanību ir, ja mēs paskatāmies, tātad labajā pusē mums ir display networks, kreisajā pusē mums ir search. Līdz ar to, ko tas nozīmē? Skatāmies uz search. Un ejam zemāk, un tur ir, jā, tā kvalitāte varbūt nav pat labākā jums šobrīd YouTube, bet jūs redziet, ka ir tāda lieta, kad CPC ir samazinājies par 12,4%, ja nemaldos. Ja tas ir teiksim tā, CPC ir samazinājies par 16,5%, tas ir pareizais skaitlis. Tātad līdz ar to, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vidējās klikšķa cenas samazinās. Un līdz ar to liekas, jā, Google sāk mazāk izmantot, ir mazāk konkurence vispārējais. Nē, patiesībā, ja jūs paskatīties zemāk, jūs redzēt, ka tur ir 21,6% pieaugums, un tas ir dienas klikšķu pieaugums vidējais. Tātad uz tā rēķina, kad ir pieauguši par 5 daļu klikšķu skaits, protams, kad ir samazinājušies, teiksim, tās klikšķu cenas. Tas vienkārši parāda to, ka Google kā tāds aug, un lai tie cilvēki vienkārši, es pat ar viņiem vairs negribu diskutēt, kuri saka, ka Google mirst un vispārējais, jo Google attīstās un Google pārveidosies. Google šobrīd iegūt miljonus un miljārdus, lai testētu ļoti daudz dažādas lietas. Un, jā, Google meklētājs varbūt nomirst tādā veidā, kā viņš izskatās tagad šodien, bet Google'am jau ir 10 rezerves varianti, lai viņš, tas pats mobile search, tas pats video search, tas pats image search, tas viss Google'am jau ir padomā un tas viss jau šobrīd jau strādā. Tā kā līdz ar to tā pirmā bilde ir tāda, ka CPC samazinās, bet meklējuma skaits palielinās. Un tas ir tas, kas ir tas pats brīnišķīgākais. Bet vēl ir tās dažas lietas, teiksim, ko var saukt, kas ir tas svarīgākais. Tātad pirmkārtām, ko es gribu uzsvērt atkal ārpus tā Google AdWords tēmas, ir, jums ir nepieciešams 2 lietas, lai jūsu projekts būtu, lai jūsu biznes būtu veiksmīgs.
Un es runāju gan par jaunu, gan par esošu, vispārējais, gan par biznesu, gan par afiliētu. Pilnīgi vienalga, par ko mēs runājam, un tās ir divas lietas. Jums ir jābūt pietiekoši daudz apmeklētājiem, un jums ir jābūt labs un unikāls piedāvājums. Ja jūs izvēlēsieties nišu un strādāsiet uz 6 mēnešus un uztaisīsiet vienkārši perfektu projektu, vienkārši perfektu visu piedāvājumu, bet tajā valodā vai tajā nišā jums būs tikai kaut kādi 1000 meklējumu mēnesī, skaidrs, ka jums nebūs biznesa. Vai arī otrādāk, ja jūs ieiesiet tādā nišā, kur ir miljoniem meklējumu mēnesī un kur ir nežēlīgā konkurence, bet jums nebūs superīgs piedāvājums, un ticiet man, jo lielāka ir konkurence, jo labāk ir nostrādāts tas piedāvājums, tad arī jums nebūs tas piedāvājums, tad jums arī nebūs tas veiksmīgs bizness. Jums ir jāatrod pietiekoši liels apmeklējumu skaits, pēc tā paša Google Keywords tool, lai jums uzrādītos pēc iespējas vairāk, tas apmeklētāji, kad vispār meklē to pakalpojumu. Pēc tam jums jāpaskatās konkurenti un jāpaskatās, lai jūsu piedāvājums ir pietiekoši labs. Ko es domāju ar labu piedāvājumu? Tas nozīmē, ka jums ir vienkārši garantijas iekļauts iekšā, jums ir kvalitatīva informācija. Šī, protams, ir vairāk tāda priekš, ja jums pašiem ir kaut kāda reģistrācija, bet pieņemsim, kad arī afiliēri mājaslapusā jums var būt e-pasts, kur jūs varat savākt e-pastus, un arī tas ir ļoti svarīgi, cik jums ir labi uztaisīts tas e-pasts savākšana. Piemēram, jūs dodat kaut kādu bezmaksas PDF, white paper vai vēl kaut kas, tam visam jābūt ir super kvalitatīvam izstrādātam. Tā ir tāda vēl viena lieta, ka tas ir jums jāsaprot. Ja jums AdWords nestrādā, tas nenozīmē, ka AdWords nestrādā. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar to jūsu pašu piedāvājumu, vai arī jūs uz nepareizo apmeklētāju plūsmu vispār orientēties. Meklējiet vainu tajā pašā, pirmkārtām tomēr tādā pašā mājaslapusē. Jā, protams, ja jūs neesat eksperti, varbūt, ka jūs arī esat nošāvuši grējus, kaut kur izvēlējiet atslēgvārdus vai noformulējat reklāmu. Bet tiešām tas piedāvājums ir ļoti svarīgs arī, un tas ir vissvarīgākais AdWordā. Līdz ar to parādās pirmais jautājums. Kāpēc citi var reklamēties AdWordā, bet man galīgi nav tas izdevīgi? Un šeit arī ir tā galvenā tā doma, kad citi var, tāpēc, ka citi ir izrēķinājuši, uz kuriem keywordiem var, uz kuriem nevar, kurās pozīcijās var un kurās nevar, kurās dienas laikās var un kuros nevar. Jums tieši tas pats ir jāizdara, jums tas viss ir ar kaut kādiem rīkiem, tūļiem, jums tas viss ir jāizdara un jāizanalizē. Pēc tam tālāk jums ir jāsaprot to, ka iespējams citi dara to ar citiem mērķiem, iespējams viņiem svarīgs apgrozījums. Mums ir bijis tādi mēneši, kad mēs esam bijuši pa nulēm, bet AdWordā ir iztērēt 1000. Līdz ar to mēs vienkārši mēģinām apgrozījumu uzturēt un var rasties iespējas, kāpēc, ja nav pēļņi. Bet ļoti bieži ir dažādi mērķi, tāpēc tas ir jāsaprot to, ka, lai jūs arī varētu tā paši tā kā konkurenti reklamēties, pirmkārt jums ir jābūt tikpat labs vai vēl labāks piedāvājums mājaslapusē. Otram kārtam jums ir jābūt tādi paši mērķi. Jūs viņējos mērķus nevarat noskaidrot, bet viennozīmīgi jūs varat izvirzīt vai arī izstrādāt tos savējos mērķus. Kas nes rezultātus no AdWords? Es atkal uzsveru. Tā ir mājaslapus. Tas pats AdWords jums nenes pa sevi principā pilnīgi neko. Ja jūs varat uztaisīt tagad 3 dažādas tabulas savā mājaslapusē, piemēram, salīdzināt tos pašas telekomunikācijas, tos pašus finanšu produktus vai apdrošināšanu vai vēl kaut ko. Un jūs varat tos AdWords klikšķus pirkt, un jūs redzēsiet, ka 3 lapām ir pilnīgi dažādi rezultāti. Un jūs sapratīsieties to, ka, tā problēma nav AdWordā, bet problēma ir arī pašām mājaslapusē. Līdz ar to jums ir ļoti svarīgi ir tā rentabilitāte saprast to, ka tā ir tā jūsu mājaslapus. Un līdz ar to tas pats svarīgākais vienmēr mērīt, vienmēr skatīties, vienmēr pētīt, salīdzināt, jo vairāk datu, jo labāk. Jūs ieguldiet laiku, jūs kļūsiet par ekspertu. Jūs zināsiet, kurš atslēgvārds jums strādā, kurš nestrādā. Iespējams, ka jums ir jātaisa uz katru atslēgvārdu savējā tabula, un tas viss jāanalizē. Bet ticiet man, tas viss kaut kur nosēžās zemapziņā. Un pēc tam, kad jums būs jauns afiliēta projekts vai produkts vai lapa vai vienkārši tabula, jūs būsiet izanalizējis iespējams tur
10 lietas, vai 20, vai 50. Un jūs zināsiet, ok, daram šito tā, jo tādā testā parādījās, ka zaļās pogas ir labāks, izmēri liekam šitādi, jo tādā testā parādījās, ka tās pogas, kas ir par 20-30% ir lielāks, vai, teiksim, nezinu, tāds vai šitāds izmērs ir labāks. Jūs uzreiz pieņemsiet uzreiz pareizāks lēmums, un jums būs labāk rezultāti. Un tagad iedomājies, kad ir afiliēts, kurš iegūda 1000 lats reklāmā un nopelna 1500, vai kad jūs esat izmērījuši tos rezultātus, jūs iegūdat 1000 lats reklāmā un nopelnat 2000. Tas viss ir mērīšanā, un tas ir jūsu mikrobiznes, un tas ir tas, kas jums ir jāstrādā. Mēs visi skatāmies, jā, tur vēl viens startups sākās, un viņiem tur baigi veiksmīgi, un mums tikai liekas, jā, viss, kas tev vajag tagad, ir vienkārši sākt kaut ko gudri runāt, sākt kaut ko gudri stāstīt, taisīt, un man arī būs startups. Tie cilvēki ir pavadījuši simtiem stundas, lai analizētu, kas viņiem no tiem datiem ir vajadzīgi. Tas pats Facebook sākumā bija iedomāts pavisam savādāk. Tas pats Instagram sākumā bija iedomāts pavisam savādāk. Viss tās lietas viņi maina, tāpēc, ka viņi klausās un viņi mēra, viņi skatās, kas notiek tirgu, viņi skatās reāli arī, kādā veidā tas viss attīstās. Tāpēc līdz ar to tas pats galvenais uzdevums, ko es jums mēģinu pateikt, vienmēr mēriet rezultātus. Pusē mēs esam, manā prezentācijā bišķi varbūt mazāk. Nē, pusē mēs esam. Un tad beidzot es ķeros pie tās pašas lietas, un es gribu tad dot beidzot tos padomus. Un man padomu nav daudz, bet es gribu dot 5 konkrētas padomus, kas jums ir, uz ko jums ir jāorientējās. Un tas ir tās lietas, ko es esmu novērojis, un ko es jums gribētu arī pastāstīt. Tātad, pirmā lieta Google Analytics Events Tracking. Ir ļoti svarīgi, kad jūs notagojiet savējos tās pogas. Tas saucās Click on Affiliate Link. Pēc tam jūs viņu caur analītiku uztaisat kā eventu, un to eventu jūs uztaisat kā goals. Un pēc tam to goals jūs varat transformēt uz AdWords conversion tracking. Sanāca tāds baigais svešvārdu teikums, bet ticiet man, ko tas jums parādīs? Tad iedomājamies, ka jums ir tabula, kur ir salīdzināt, piemēram, kaut kā 10 produktu. Un tagad ienāk cilvēks mājaslapusē, un jums principā tā tabula, viņi ir pa visu lapu izdalīta, vai arī jums kaut kādi baneri vai kaut kas tam līdzīgi. Un tagad jūs pie sevi domājat, kur man tie rezultāti nāk? Skaidrs, ka jūs nevarat redzēt no tā, cik jums ir tie, teiksim tā, cik jūs nopelnat no katra tā sava atnācē, jo jūs nevarat ievietot kaut kāds kods tādā reklāmdevēja lapās. Bet jūs varat redzēt, cik daudz no jūsu apmeklētājiem aiziet uz to affiliate saiti. Un pēc tam tālāk jūs varat aprēķināt vienu vai otru to rādītāju jau tādā pašā affiliate tīklā. Bet galvenā doma sekojuši. Ja jūs uzstādiet šito te, un jūs Google ierakstiet Google Analytics Event Tracking on Click, vai arī tur affiliate on Click vai kaut ko tam līdzīgi, jūs tur atradīsiet simtiem resursus, kur tieši par šito ir. Bet tagad jūs iedomājaties AdWordā, jūs uzliekat reklāmu. Un jūs uzliekat reklāmu, piemēram, par 20-30 centiem. Un jūs skatieties, un jūs redzat tur, ka 40% no visiem tiem mājaslapas apmeklētājiem ir tādi, kur uzspiež uz vismaz vienu affiliate linku. Tieši tā, ieklausieties kārtīgi, tik sevišķi tie, kas tehniski to saprot un tam seko līdzi. Šis goals viņš uzrādīs to, ka viens cilvēks ir nospiedis vismaz uz vienu affiliate linku. Ja tas viens ir nospiedis 5 reizes vai uz 5 dažādiem, viņš tik un tā parādīsies kā viens. Un ja jums ir bijuši 100 cilvēki, no kuriem 40 ir uzspieduši uz vienu affiliate linku, bet viens ir uzspiedis 40 reizes uz affiliate linku, jums tik un tā statistikā parādīsies 41%. Līdz ar to ir, bet ko tas parāda? Un tagad iedomājieties, ka jūs AdWordā reklamēties. Jūs baigas moši rādiet, teiksim tā, ka tos klikšķi vispārējais jūs redzēt, un tagad pēkšņi jūs atrodat, ka tur displejā jūs varat dabūt par 7 centiem vai par 10 centiem, teiksim, to apmeklētāju. Un jums liekas, jā, viņš ir 2 reizes lētāk nekā man tas atslēgvārds, vai ne, kurš ir 20 centi. Bet ja jums ir šitas te uzstādīts, un no manas pieredzes ir tā, ka
no tāda displeja atnāk, un, piemēram, tikai 8% uzklikšķina uz affiliate linkiem. Un tad ir skaidrs tāds, ka viņam ir jābūt vismaz 5, 6, 7 reizes lētākam tam klikšķim, lai viņš man atmaksātos. Un tāpat tās jūs varat salīdzināt šito pašu statistiku ar reklāmu no draugiem. 5, 10, 12 centīmi vienalga kādā nišā jūs tur esat un cik jūs tur daudz maksājat. Jūs uzreiz varat izanalizēt, ok, AdWords maksāja 10 centus, draugiem LV maksāja 10 centīmus. Tātad, cik man reāli cilvēki uzspiež uz affiliate linkiem. Tātad tas ir padoms numur 1. Esiet cilvēki, kur analizē. Un vienkārši, ja jūs nāksiet, piemēram, kādreiz, ja mēs kādreiz gudri parunāsiet, un jūs nebūtu Google Analytics sakārtojuši, tad tas būs bēdīgi. Sevišķi tad, ja jūs būsiet dzirdējuši tas, ko es jums šeit tagad stāstu. Jo uzrakstiet Google kaut vai tādas lietas, kā what things to track in Google Analytics for affiliates, un tur būs 5, 10, 20 padomu reāli. Gan par email sign-up, gan par kaut kādu engagement, kas ir social engagement, vai average time on site, vai kaut kas tam līdzīgs, bet ir lietas viennozīmīgi, ko jūs varat analizēt. Tā kā tas ir mans superpadoms numur 1. Superpadoms numur 2 ir sekojošs. Kā jūs redzat, šeit bija tāds zaļš tekstīts, ka šis ir labais padoms, kad šis padoms ir tāds, kurš nes pozitīvus rezultātus. Šī ir lieta, ko mēs esam pārbaudījuši, kas nes negatīvus rezultātus, un tas ir remarketings un displays. Es negribu stāstīt, kas ir displays un kas ir remarketings, vienkārši cerot to, ka jūs esat pro sesijā un ka jūs to vismaz saprotat. Bet no mans pieredzes tādā affiliatos diezgan grūti strādāt displays. Ik sevišķi, ja jūs neesat super liels un ja jūs neizajiet uz brandingu. Jo displayā ar baneriem diezgan daudz ko var darīt, displayā var darīt arī diezgan daudz ko ar tiem pašiem tekstiem, bet man kaut kā nestrādā tas vismaz manos piemēros, mūsos affiliate projektos, kur būtu laba atdeva. Jā, un tā galvenā lieta, ko es esmu analizējis, ir tieši tas, cik daudz procentuāli uzklikšķi pēc tam uz tiem affiliate linkiem. Un man tā pieredze ir tāda, ka diezgan maz ir. Tieši tas 8% arī tieši no vienas kampaņas arī ir izvilkts ārā, kur bija, ja nemaldos, interesi kategorijas, bija mērķēts interesi kategorijas izvēlēts, bet tikai 8% no visiem apmeklētājiem reāli uzklikšķināja to vienu vai otru affiliate linku. Līdz ar to tas ir nākamais padoms. Padoms numur 3. Šitas padoms man negribās stāstīt, tāpēc jūs varat vienkārši droši aizvērt ausis ciet un neklausīties un vienkārši iedomāties, ka tas ir neizdevīgi. Bet, diemžēl, mēs esam tādi cilvēki, kur dod jums to informāciju. Tad līdz ar to šeit ir tas galvenais, tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka, piemēram, šitas ir atklāt teikšu par ātriem kredītiem, īpaši veiksmīgi, jo es te neesmu paslēpis no tās slaidu to skaitīs, bet lai vai kā, doma ir tāda, Google saka, ka pirmajā lapā minimālais ir 25 eiro centi, lai vispār reklāma parādītos. Viņš saka, viss nerādīšu tavu reklāmu, ja nebūšu 25 centi. Ko mēs izsakām? Mēs uzliekam Google, mēs uzliekam 15 centus. Mēs redzam, ka tik un tā kaut kādā tādā periodā X šis atslēgvārds ir parādījies, click-through rates ir arī normāls, 3, 4, pat 5%. Vidējā reklāmas pozīcija ir 8, 9, 5. Un mēs tik un tā parādāmies. Ar ko es ar to gribu pateikt? Ja jūs ejat uz affiliate marketing, un ja jums Google iedod normālu quality score, un ja jūs dabūjat normālu click-through rate, kas ir vismaz 2% un augstāk, jūs varat sēdēt pēdējā vietā. Jūs varat bidot 2 reizes mazāk, 3 reizes mazāk nekā Google un prasa par first page bid, un jūs varat iegūt zemākās, jūs varat iegūt labas pozīcijas. Vēlreiz gribu atgādināt. Neieklausieties šajā padomā, vispārējais vienkārši, jo mums ir labi šito izmantojot, un mums diezgan labi tas viss sanāk un vispārējais, bet mēs ar to informāciju dalāmies. Bet ja jūs šito neklausīsieties, tad mēs katrā gadījumā jums to nepārmētam, un mēs katrā gadījumā baigi nedusmosimies, jo tas viss ļoti labi strādā. Tāpēc, tas tāds. Ar smagu sirdi es jums to atdodu, bet viennozīmīgi es varu pateikt to, ka tajā pašās ātrajos kredītos jūs varat uztaisīt AdWords kontu, jūs varat uzlikt maksimālos klikšķu cenas 10 cents, vai tie ir eiro vai dolāru centi,
un jūs varat palaist to reklāmu, bišķiņ pafiltrēt, strādā vai nestrādā, paskatīties, lai tā reklāma ir plus mīnus pozitīvi uztaisīt. Jūs varat tērēt $100–200 mēnesī, un jūs varat iegūt normālu papildus apmeklējumu savam projektam. Tā kā tas ir tas padoms numur 3. Padoms numur 4 – Google attieksme pret partneru mārketingu. To es izstāstīju, teiksim, sākumā. Un tas, ko es sīkāk gribēju pateikt tieši kaut vai par tiem pašiem ātriem kredītiem, ir tāda, ka ir tāda gadījuma par to, ka dēļ nost un slēdz ārā, teiksim, varbūt arī pašā Anglijā, turpat afiliētiem ļoti ierobežot bija atļauta tā reklamēšana. Bet Latvijā, paldies, teiksim tā, baigi labi, ka nekas nav tam līdzīgs ir bijis izdarīts. Bet, lai tas realizētos, ir jāizdara sekojušas lietas. Pirmkārt, ja jūs izmantojat remarketingu, jums ir jābūt atrunai uz privacy policy par to, ka jūs cookies izmantojat. Jums patiesībā, ja jūs Google Analytics izmantojat, jums jābūt atrunai uz Google Analytics. Ja jūs salīdzināt kredītus vai kaut ko tam līdzīgi, jums ir jābūt terms of use, kurā ir skaidri un gaiši rakstīts. Kad jūs salīdziniet, ko jūs salīdziniet uz kādiem principiem. Tāpēc, ka Google komanda, tā nav tā, kas Latvijas komanda, bet Google komanda, kas atbild par privacy, tas varētu būt pat, nezinu, 2 stāvu Dublinā vai pat vairāk. Un viņi skatās ar to pašu. Es domāju, ka viņi skatās, jo es to skaidri nezinu, bet es domāju, ka viņi varētu skatīties ar kaut kādu Google Translate un skatīties, ok, te ir, te nav. Un pat iespējams, ka uz robots ir uztaisīts, kurš ar to pašu Google Translate skatās, vai jums ir vai nav tā informācija atrunāta. Ja jums nav, tas jau ir viens mīnusiņš. Un iespējams, ka jums neviens neko slikti neizdarīs, jūs to nenobanot. Bet katrā gadījumā tas ir virziens, tas ir teiksim, tāds solis tajā virzienā, lai jūs nobanot. Pēc tam tālāk, nemēģiniet kaut kādas tiešām melnās lietas. Jā, varat darīt mans pēc pelnīt naudu arī ar melnējām lietām. Tik tālu, cik tas ir pēc kampaņas apraksta. Tas ir saistoši. Bet galvenais, to, ko es jums mēģinu pateikt, ir tas, ka jūs AdWordā nevarēsiet reklamēties, ja jūs ar melnējām lietām nodarbosieties. Tāpēc esiet pēc iespējas baltāk, dariet to godīgi. Jā, iespējams, ka jūs Google nobanos kaut kādā vienā vai otrā brīdī, tikai tāpēc, ka tā ir tāda masveida procedūra, bet komunicējiet ar Google komandu, rakstiet viņiem, ir supports. Mums ir Latvijā, es jums varu pateikt to, ka latviešiem ir vislabākais supports, man liekas. Es, protams, nevaru salīdzināt ar visu pasauli, bet es nevaru iedomāties labāku supportu par to, kas ir Latvijas komandai, jo tie 3 cilvēki, ko viņi dara priekš mums, jūs vienkārši nevar salīdzināt. Citās valstīs neviens neraujās par savējiem tā, kā tie mūsēji dara. Bet tas vēl tāds papildus komanda. Ik sevišķi tāpēc, ka es esmu Google treneris, un ik sevišķi tāpēc, ka šis ir publisks pasākums, un iespējams, ka Google cilvēki to skatās. Līdz ar to tas viennozīmīgi ir, man arī, protams, viņi ir sejā varbūt tā neēr pateikt tās labs vārds, teiksim, bet šeit šādā prezentācijā es jums vienkārši to arī pasaku. 5. padoms ir par to, kā jūs varat dabūt to quality score. Tad, man liekas, kad es arī pirmais biju tas, kurš palaidu uz ātriem kredītiem salīdzināšanu. Un ātriem kredītiem tie kvalitātes rādītāji, viņiem visiem ir vienādi. Un tad līdz ar to izveidojot to salīdzinājumu uz ātriem kredītiem, kvalitātes rādītāji uzreiz iedeva uz visiem mazlākvārdiem, iedeva 10. Kaut gan tie paši ātrie kredīti vēl projām viņiem bija problēmas ar tiem pašiem 6, 7 un ļoti retiem mazlākvārdiem bija 10. Un es biju īstenībā šokā, jo es biju domājis to, ka Google pret afiliētiem skatās negatīvāk, kad mums iedos mazāk tos kvalitātes rādītājs. Rezultāts bija tāds, ka tā reklāma ritīgi izlec ārā. Cilvēki meklēja ātrie kredīti un viņam parādās ātru kredītu salīdzināšana. Nāc noskaidro, kurš ir labākais. Un tam cilvēkam bija tāds, wow, cik tas ir foršs, cik tas ir kvalitatīvi, cik tas ir baigi labi. Un man reklāma iespējams atradās pat pēdējā, bet uz manējo reklāmu klikšķināja vairāk nekā iespējams uz to ātro kredītu reklāmu, kas atradās 4. 5. vietā. Līdz ar to Google piešķīra ļoti labas kvalitātes rādītāji. Un kā tad to var dabūt? To var dabūt ar to, ka pirmkārt jums ir unikāla reklāma. Jums ir labi ar gramatiski pareizi reklāma, kas pasaka to, ka jūs esat tur skaistumkopšanas produktu salīdzināšana, vai kad jūs esat tur skaistumkopšanas bloks, vai kad jūs esat tur
apdrošināšanas, tur kaut kāds eksperts vai vēl kaut kas. Ļoti labi parādot, ir ļoti daudz dažādu informāciju. Tas pats Perijs Maršals ir to izstrādājis tādu vienu PDF, kurā ir par reklāmām. Tāpat tās ir ļoti daudz citu eksperti, ir PDF pieejami, tas elementārie atbordas, teiksim tā, kas ir jāizmanto. Tur jautājumu zīme, izsaukuma zīme, ko likt taitlā, ko likt tādā pašā descriptionā. Pats galvenais, es iesaku izmantot visas tās 25 simbolus virsrakstā un 35 un 35 aprakstā. Un tā, lai cilvēkam ir forši normāli aprakstīt reklāmu. Iepriekš minētais arī svarīgs ir privacy policy, lai jums būtu. Tā ir tā nākamā lieta. Un lai jums mājaslapusē ir unikāls saturs. Jo Google to mīl, ja Google SEO to mīl, kad jums atjaunojās saturs, tad viennozīmīgi arī Google AdWords priekš quality score to dabū labāk. Un ja jūs taisiet savus affiliate projektus, un jūs taisiet kvalitatīvi bez kaut kādām tur backpogām un tam līdzīgi, tad viennozīmīgi Google jūs arī novērtēs. Un jūs būsiet baigi foršie, un jūs būsiet arī baigi novērtēti. Un es no šitā jums varu pateikt, ka CPC par tādām cenām dabūt, kad tie paši atrokredītu uzņēmumi, viņiem, protams, neder tik maz apjomu. Un jūs varat iegūt baigi labos rezultātus uz šito. Tā kā šī ir mana top 5 padomi. Ja jums liekas, ka kaut ko citu vajadzēja, vai droši uzdodiet jautājumus, es vēl būšu ar jums 12-13 minūtes. Bet tagad mēģināšu jums parādīt arī atkal, kā es izskatos, vai kad es neesmu īpaši mainījies par šiem 40 minūtēm, 30. Tagad es vienkārši mēģināšu tikt skaidrībā, kā mums ir ar jautājumiem. Kādi tad ir mērķi apgrozījumu uzturēšanai caur AdWords kampaņām? Šis labs jautājums. Ir tas mērķis, mums tas mērķis ir varbūt tāds individuāls. Un tas individuālais mērķis ir tas, kad mēs mēģinām dabūt un strādāt ar mums pašiem ir mūsu tīkls, un līdz ar to mēs mēģinām dabūt pēc iespējas lielāku apgrozījumu, lai būtu pēc iespējas lielāka arī, teiksim, tā paša mūsu tīklām apgrozījums. Tas tās atklātais viens mērķis. Otrs mērķis ir tāds, ka, ja mums ir liels apgrozījums, mums ir baigi lielā statistika. Ja salīdzinu, vai mēs pelnām tur 500 vai 1000 latu mēnesī no SEO, vai arī, ja mēs pelnām tur 3,5–4,5 tūkstoši, no kura aiziet lielākā daļa prom, un tik un tā mums paliek 500 līdz 1000 latu apgrozījums, tad es viennozīmīgi izvēlos to otro variantu, jo man ir lielāks apgrozījums. Un līdz ar to man ir vairāk statistika. Papildus punkti, kas līdz ar to šeit ir, tie papildus punkti ir tādi, kad pie mums ir diezgan neizplatīts tās pašas komisijas, tie paši superafiliēti vai vēl kaut kas. Bet tajā pašā brīdī mums ir kaut kāds, teiksim, ja jūs sasniedzat patiešām labs rezultāts, tad mums ir papildus komisijas, ko mēs samaksājam cilvēkiem, ko sasniedz lielāks rezultāts. Tie, kas pelna varbūt 10, tie, kas pelna varbūt 100 latu mēnesī, tie varbūt līdz tādām sarunām nav aizgājuši, bet tie, kas pelna 500 un 1000, tie viennozīmīgi jau ir saņēmuši kaut kādu vienu vai otru piedāvājumu par to, ka mēs viņiem samaksājam kaut kādu vienu vai otru bonusu, tāpēc, kad un līdz ar to arī viņiem tas ir interesanti. Pasaulē, ja jūs esiet citur, ir pat tādi tīkli, kuri piedāvā tiešām paaugstināts komisijas tie paši 5 vai 10% par to, ka, ja jūs sasniedzat kaut kādu konkrētu apgrozījumu. Es patās pētīju kontaktlētas, un turpat bija tā, ka vienam afiliētam bija pat piedāvājums, ja jūs uzražojat līdz, piemēram, 20, jums laikam ir 8% no tās pirkuma vērtības. Bet, ja jūs uzražojat kaut kāds 200 pasūtījums mēnesī, jums maksā jau 30%. Līdz ar to ir svarīgi, ir ļoti daudz atsevišķos projektos, ir svarīgi uzturēt to apgrozījumu. Latvijā varbūt tas nav gluži tās izplatīts, bet viennozīmīgi ir. Starp citu bija Jāčeslav jautājums. Nākamais jautājums mums ir Kaspars, kurš jautā par to, kad tas low CPC biddings, kas novērtējas labāk, ja tu esi augšā vai arī ja tu esi apakšā. Šeit es varu viennozīmīgi pateikt to, ka
konvertējas labāk ir tas, kas ir augšā. Bet, lai nokļūtu labs augšā, jums ir jābūt, pat grūti tagad pateikt, jums ir jātērē, es jums varu pateikt, es jums parādīju statistiku, 10, 11, 12 centi. Ko jūs teiktu, pirmā vieta, es pat esmu redzējis par 5 eiro, ir klikšķis. Jūs iedomājies, kādai ir jābūt rentabilitātei? Ja man šitiem keywordiem, piemēram, ir 30, 40, 50%, tie, kas uzklikšķina uz affiliate linkiem, nu cik reizes viņam ir jāklikšķina, lai es varētu atļauties maksāt 3-4 eiro. Līdz ar to ir tā, ka ir viss, šeit jau nav jau tāda lieta, ka šis ir patiesībā to, ko es jums stāstu. Tas ir tāds, es jums pat nosauku par Google kļuvu, jo Google eksperimentē nepārtraukt, un Google nevienu neaizstājas bortu, ja jūs neizpildat kaut kāds prasības tieši par to CPC likumu. Un ja jums tā CPC likuma ir mazāk nekā Google ir noteicis pirmajā lapā, viņš, protams, 100% jūs visu laiku nebāž iekšā tādā pirmajā lapā. Bet viņš parāda jūs 1, 2, 3, 4, 5 reizi iesviež jūs 6. vietā, 5. vietā, 8. vietā, 9. vietā. Viņš jūs mētā pa to lapu. Bet, protams, ka viņš jūs gribot nedrīkst prasīt vairāk par jūsu nospraustajiem, manā piemērā 15 centiem. Līdz ar to jūs iegūstat jau tā daudz lētāk. Cits cilvēks atrodoties tādā pašās pozīcijās, nepārspīlēt, samaksās 30 centus. Bet šitas ir tāds gudrais patlons, ka Google vienkārši, tāpēc es negribu jums to teikt, jo, ja tagad, piemēram, 10 cilvēki šito vai 20 cilvēki šito tagad sāk darīt, protams, kad es no tā cietīšu arī man kampaņa no tā cietīs. Iespējams, ka 3-kāršīgi, 4-kāršīgi samazināsies pēc lēto klikšķu skaits, to, ko es līdz šim brīdim saņemu. Tāpēc līdz ar to ir tas, ka, bet Google tik un tā, jūs iedomājies, ja, piemēram, būs 100 reklāmdevēji, Google nebūs tā, ka viņš rādīs, piemēram, 11 un pārējos viņus metīs un nerādīs. Viņš visu tos 100 mēģinās vismaz kaut kādu reizi parādīt. Un ja tie 80 būs norādījuši zemos CPC, tad viņi vienkārši, sanāk tā, ka tas būs tāds, savā ziņā tāds, tirgus čakrēšana, ja tā var pateikt. Varbūt ne gluži tirgus čakrēšana, bet tā ir jūsu iespēja, kur affiliate jūs varat ielīt iekšā, kā es teicu, 100, 200, 300 dolāru mēnesī, kur jūs varat dabūt lētos klikšķus. Es ceru, ka es atbildēju uz to jautājumu, jo šis ir ļoti sarežģīts par to, kad augšā konvertējas labāk vai lapas apakšpusē vai augšā, jo es teikšu savādāk, ka uz affiliate projektiem ir viena lieta, bet ja mēs skatāmies tas pašs advertisers, kur to daudz labāk var izmērīt, es teikšu tā, konvertējas labāk nevis, vai tu atrodies augstāk vai zemāk, bet konvertējas, kāds ir tavs projekts. Ja tev ir super labs projekts, vienkārši izstrādāts, vienkārši ar visām garantijām, visām pārējām, kā ir psiholoģiskais process, teiksim, tas lēmumu pieņemšana? Cilvēks atnāk, cilvēks paskatās to produktu, nospiež back un iet uz nākamo CPC risinājumu. Nospiež back, iet uz nākamo. Viņš iespējams pat iziet 5 cauri. Un tad viņš sāk domāt, kur ņemt. Un tad viņš atcerās, tas otrais, tas laikam bija labākais. Tad viņš iet atpakaļ. Jūs iedomājaties, ja jums ir super piedāvājums, jums vienkārši viss ir izstrādāts līdz pēdējiem, jūs jau 3 gadus to darīt. Cilvēks uzspiež uz pirmo reklāmu, un viņš vienkārši paskatās uzreiz to, ka šis ir tik superīgs piedāvājums. Viņam nav jādomā, viņam nav šaubas, viņam viss ir superīgi, viņam viss pārējais ir. Līdz ar to viņš pat tālāk uz citiem nespiedīs citām reklāmām. Es ceru, ka jūs šito sapratāt, jo patiesībā nevajag vainot vienu vai otru pozīciju. Katram produktam viena vai otra pozīcija ir izdevīgāka. Man ir tāds klients, kuram ir, piemēram, mēs visu laiku testējam pirmās pozīcijas, nesanāk. Ieliekam 4. 5. pozīcijā, vienkārši superīgi sanāk. Ko tas nozīmē? Cilvēks ir izgājis cauri pirmajām pozīcijām, varbūt ne visām, bet 1, 2 klikšķiņus ir uztaisījis. Un pēc tam viņš nospiež uz 5. Un viņš ar tiem pirmajiem 2 ir jūties tā kā jau, ka viņam būs nepatīk. Un viņš aizspiež tagad uz to 5. 6. vietu. Ok, šitam ir cena labākā, šitam piedāvājums tomēr labākais, pie šitā arī palikšu. Un viņam tā 5. vieta ir visizdevīgākā. Tādī pašos ātrajos kredītos, ja mēs skatāmies uz tiem afiliētiem, es viennozīmīgi uzsaku, ka izdevīgākā ir tas, ko es jums screenshotā parādīju. Tas papildus jautājums ir, vēl viens ir tāds, Alberts, ko jautā, ka kura vieta ir cost-effective vislabākā.
Es jau šeit mēģināju tā ap un ap pateikt, bet es teikšu tā. Pirmā vieta ir tad, kad ja jums ir super piedāvājums, super produkts, ja jums ir vienkārši pats labākais nišas piedāvājums, jums būs pirmā vieta vislabākā. Un kāpēc? Tāpēc, ka jūs pirmajā vietā arī dabūsiet tur divreiz vairāk pasūtījumus nekā tas, kas būs otrajā un trešajā vietā. Jo pirmā vieta saņem kaut kādu 30-40% click-through rate atsevišķos gadījumos. Līdz ar to pirmā vieta tiešām ir, tur jums būs baigi apjomi. Es tā mēģinu globāli domāt par jebkuru jomu. Un pie noteikuma, kad jums tiešām tur ir, nezinu, visi 9 vai 10 tās pozīcijas ir aizpildītas pirmajā lapā. Ja jums ir tāds savu piedāvājums, tad jums jāturās pie pēdējām vietām un jāskatās, kā tas jums strādā. Ja jums ir tāds vidusmēra piedāvājums, tad pa vidējām pozīcijām. Teorētiski varat patestēt arī par pirmajām pozīcijām. Iespējams, ka jums tas labi konvertējās. Bet, viss ir atkarīgs no tās pašas jūsu mājaslapas. Es ļoti ceru, ka šito atbildēju, jo šeit patiesībā tā ir baigā māksla. Katram ir atsevišķi. Es nevaru paņemt un ielikt iekšā vienā lielā grozā, kas ir izdevīgs un kas nav izdevīgs. Tas viss ir jātestē. Bet atcerieties, ka tā testēšana ir, protams, ir svarīgi arī, cik jums kvalitatīvs ir atbalsts kampaņa un kā tur viss ir izveidots. Bet es teikšu, ir piedāvājums. Ir piedāvājums. Sapratiet paši, ja jūs ejat pa tirgu, tur vienā pusē ir pilnīgi, vienā pusē ir ābola, otrā pusē ir ābola. Vienā ir ritīgi viss smuk un tīrs un tā cena ir lats kilogramā, un otrā pusē atkal tur tāds deguna rubinošs onka, kurš latviski īpaši labi nerunā, un viņam arī lati maksā tie āboli. Protams, ka conversion rates labāk būtu tas, kas ir pilnīgi labajā pusē. Tāpēc vienmēr atcerieties, ka tas position ir labi, bet ir labi arī tas, ka kāds ir tas jūsu pašu produkts. Un, ja nemaldos pēc laika pēdējais jautājums, kādiem ekspertiem un blogiem ir vērts sekot līdzi, vai visiem var ticēt? Aigars jums to jautājumu. Tad tas pats ir par atbalstu. Ok, tātad šobrīd, ja tā godīgi ir, šeit ir tā, ka mans absolūtais guru ir Perijs Maršals. Perijs Maršals ir tas, kuram es sekoju līdzi un saņemu no viņu, ja nemaldos, 3 e-pastas nedēļā, plus pat vairs neparast 49 eiro, es no viņa pērku tādas gudras mapītes, viņam ir parādīt. Piemēram, viņš sūta šitādas visādas materiālus par tiem $49 un diskus un MP3 un vispārējais. Un Perijs Maršals, viņš ir labais atbalsts cilvēks, bet viņš ar vien vairāk un vairāk runā par mājaslapus. Un tāpēc es arī jums uzspiežu to viedokli. Mājaslapas. Un Perijs Maršals ir tas mans gurus. Vēl ir tāds Certified Knowledge. Googlē vienkārši uzrakstiet. Tur ir 30 dienas bezmaksas. Ieiet iekšā, atrodiet, labi, neteikšu varbūt, kur jūs varat darīt, tādu pa melno, pa melno redz pelēko. Bet pa balto jūs varat darīt tā, ka jūs ieiet iekšā, ja nemaldos, tur bija nedēļa vai 2 nedēļas vai 30 dienas, tur ir fórumi visu pa pilnam, un tur ļoti daudz apmācības materiālu. Tiešām tāda kvalitatīva apmācības materiāla. Iet, paskatieties, ja nemaldos, tur bija kaut kādi 100 vai 150 vai $79 mēnesī. Mēs kaut kādu pusgadu viņu palietojam, paizmantojam, un it kā tas tur bija baigi interesanti viss tas. Tas, kas saistās, teiksim, arī ar citiem rezultātiem, šitie ir 2 tādi topi. Tad man ir vienkārši jāpaskatās, kas man ir rīderīgi, jo es tiem vārdiem īpaši nepievēršu uzmanību. Es teikšu, ka ir jāseko līdzi tādā iesācēja līmenī, ja grib pa Latviju dzīvoties, AdWords LV blogam ir jāseko līdzi. Viennozīmīgi jāseko līdzi šitiem te angliski runājušiem blogeriem, kas ir AdWords tieši oficiālais blogs, jo tur tieši par tām featurām, tur arī case studies, tā informācijā jāseko līdzi. Patiesībā pats svarīgākais, ko es gribu teikt, kas ir tāds pamats, jums ir jānokārto AdWords eksāmens. Tas nav sarežģīti un iespējams, man tagad tulītās būs ar kaut kādu Google sazvanīšanās pēc pāris dienām. Mēs runāsim par apmācībām tieši, lai tos certificētos cilvēkus vairāk uztaisīt Latvijā. Iespējams, ka būs kaut kāda kupona, bet $50 nav tik daudz. Ir Learning Centers AdWordā. Izejiet cauri tam. Tas tagad tāds pamats. Es teikšu, nav tā informācija tāda super svaiga, super noderīga.
ja jūs to ritīgi praktiski padomu. Tas ir vairāk tāds psiholoģiskais, bet viennozīmīgi tas ir tas, ko jūs varat darīt, lai to visu arī apgūtu. Tā kā es ceru, ka es atbildēju, ja jums vajag uzrakstīt vēlreiz komentārus, lai tos nosaukt vēlreiz, bet, lai atkārtot, Perry Marshall, vienkārši Google uzrakstīt, pirmais rezultāts būs Certified Knowledge, tur varat paskatīties, ir visādi rezultāti, var paskatīties tas pats WordStream, kas ir arī ar AdWords nodarbojās uzņēmums, viņiem ir tūļi, tas pats ir AdWords oficiālie blogi, un tas ir tās lietas, protams, arī webmarketing.lv novecojas informācija, bet tur mēs atjaunosim, mēs pie tā arī strādāsim. Tagad tas tik tālu no manis ir paldies, no manis ir par visu, un paldies, un droši rakstiet komentārus, jo vairāk, jo labāk. Mums vajag atgriezenisko saiti, tikai tāpēc, ka es skatos monitorā un redzu tikai sevi, un redzu to, ka ģeometriskā progresijā cilvēkiem vairāk un vairāk pievienojās šam visam pasākumam. Tā kā es